ko daži no jums ir sastrādājuši. Faktiski tad tā rezumējot, mēs esam šajās nodarbībās parunājuši diezgan sirsnīgi par to, kas ir dzīves stāsts. Esam diezgan lielu uzmanību pievērsuši tam, ka ir vajadzīgas detaļas, ko es laikam atkārtoju nemitīgi. Tas ir tā galvenā dzīves stāsts saistviela. Iepriekšējā nodarbībā mazliet parunājam par to, vai un cik tālu var kaut ko piefantazēt dzīves stāstā patiesajā. Secinājām, ka var, nekas traks nenotiek gaumas robežās. Un ja jau mēs runājam par fantazēšanu, tad droši vien tikai un vienīgi loģiski, ka noslēdzošajā nodarbībā mēs parunāsim mazliet vairāk par to, kā konstruēt stāstu vispār. Tātad īstenībā vienalga dzīves stāstu vai vienkārši stāstu vai romānu vai jebko, kas izskatās pēc teksta. Lai tas būtu kaut cik jēgpilni un interesanti un paliekoši. Un es tā esmu iedomājies, ka varbūt mums tā iznāks no tiem fragmentiem, faktiski nevis fragmentiem, bet no tiem tekstiem, ko jūs man atsūtījāt. Tātad kopā man ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tekstiņi, ka no šiem 7 tekstiņiem mēs arī faktiski varētu ap katru no viņiem izvilkt kaut kādu mazliet morāli par to, ko viņš rāda šis tekstiņš par to stāstu tapšanu vispār, kas ir svarīgi stāstam. Faktiski jau runa ir par tādiem, ja mēs runājam par stāstiem vai literatūru vispār, runa ir par tādiem 4 lielākiem jēdzieniem, vai 4 lielākiem gabaliem, teiksim tā latviski. Tas pirmais gabals ir kaut kāda ideja, problēma, varbūt citreiz sociāla problēma, citreiz personiska problēma. Kaut kas, kas varētu būt šī stāsta vai teksta centrā, ko mēs arī iepriekš runājam par šiem tekstu kodoliem. Tā nav obligāti jābūt problēmai, tas varbūt arī kaut kas cits, bet principā, es teiktu, ka vienā lielā daļā gadījumu literatūras, tad šis, teiksim, tā centrālā asa tiešām ir kaut kāda ideiska vai kaut kāda plašāka problēma, kas būtu interesanti. Bijusi interesanti autoram un cerībā, ka interesanti arī būs citiem. Mēs te parunāsim tālāk vēl par idejām un to, kā viņas vispār veidojās, jo tur ir, zinām, problēma, ja mēs, teiksim, tā izvēlamies sākt savu tekstu ar šo, no šejienes, no idejas, ir, es teiktu, diezgan grūti, tas sākums būs diezgan grūts. Ir teiksim, citi tehniski paņēmieni, kā vieglāk tekstu ir iesākt tieši. Pēc tam tā ideja ir svarīga, vispār ideja ir svarīga, bet es neteiktu, ka tam obligāti jābūt pašā sākumā, tev jābūt skaidrai, es vēstīšu par tādu un tādu ideju, un tad tur sāk rakstīt. Nav obligāti. Otrs lielais gabals, tātad visi viņi 4, ko es minējuši, ir vienlīdz svarīgi, ja, te nav nekāda pakārtojuma. Otrs lielais gabals ir, kaut kāda notikuma ķēde, kaut kāda dinamika, kas šajā tekstā ir jūtama. Kaut kāds stāsta kāpinājums un beigās atrisinājums. Un jau mans bieži piesauktās detaļas, kā kaut kāda viela, kas izkrāso to visu, teiksim tā, kas padara to sajūtam un saprotam. Tātad, kā tagad moderni saka, naratīvs. Man nepatīk šis vārds, jo latviski var arī pateikt vienkārši notiekošais vai vēstījums, bet var teikt arī naratīvs, ja gribās. Faktiski šī notikuma ķēde arī ir līdzīgi kā ideja, teiksim tā, tas ir grūts teksta sākums. Protams, ļoti bieži gadās, ka autoriem ir skaidrs jau no paša sākuma, kas tajā romānā notiks. Teiksim, tā virsbūve vai konstrukcija ir skaidra, un tad tas viss pārējais pēc tam. Bet, tā, teiksim, pilnīgi no nulles apsēsties pie baltas lapas un saprast, kas notiks kaut kādā neesošā tekstā vai neesošā mākslas darbā, teiksim, tā ir arī diezgan problemātiski.
Jo gan ideja, gan notikums ir kaut kas pārāk liels, lai ar to uzreiz tā sākt. Tas būtu līdzīgi kā, nu, teiksim, mēs nekad neviens no mums nebūtu dzirdējuši par, nezinu, Itāliju, piemēram, ja? Un pēkšņi mūs tur nomestu ar izpletni un teikt, lūk, Itālija. Mums viņu vajadzētu aptvert uzreiz ar visu viņas skaisto piekrasti, ar visu viņas pagātīgo vēsturi, Romu un šodien un tā tālāk. Un tā, protams, būtu nenormāli daudz visādu lietu, ko mums uzreiz būtu šausmīgi grūti aptvert. Līdz ar to mums tā Itālija, mūsu apziņā nosēstos kā, nu, kaut kāds fragments no tā visa. Bet ne, nu, tas būtu tikai kaut kāds mazs kriks. Līdzīgi ir ar tādu lielāku tekstu ideju vai notikumu. Trešais lielais gabals, ja tā var teikt, ir cilvēki, kas šajā tekstā darbojas, tātad varoņi. Varoņi ar savām emocijām, ar kaut kādām vēlmēm, ar kaut kādām iespējām satikties, izšķirties, atkal satikties, ietekmēt vienam otru. Un šeit ir ļoti nozīmīgs elements tekstā, jebkurā literārā darbā, arī dzīves stāstā, un to sauc dialogs. Tātad dialogs, mēs dzirdēsim šodien daži no jums ir tādas mazas pavisam dialogu, teiksim, tādus fragmentiņus ieskicējuši. Bet, ja mēs iedomājamies tādu kārtīgu dialogu, nu, teiksim, 2 lapušu garumā, kur 2 vai 3 vai 4 cilvēki sarunājās savā starpā, tad šeit ir virkne, teiksim tā, problēma autora priekšā. Pirmkārt, panākt šī dialoga ticamību, jo bieži vien tekstā, kad mēs lasam, nu, īpaši raksturīgi mazāk pieredzējušiem autoriem, izreiz jūtams, ka cilvēki gluži vienkārši tā nerunā. Un kur nu vēl tie cilvēki, kādi ir raksturoti, teiksim, konkrētajā literārajā darbā. Nu, teiksim, pusaudzis sarunājas ar savu vectēvu. Un tad mums ir jāpanāk ticams vectēva runas manieri un ticama pusauģa runas manieri. Bet es, būdams Osvalds Zebers, pusmūža cilvēks, tad neesmu ne vectēvs pagaidām vēl, ne arī pusaudzis jau kādu laiku. Tad man ir jāiemiesojās abos šajos cilvēkos, panākot pietiekam augstu ticamību, nu, kaut vai tajā, kā viņi veido teikumus, kā viņi izturās, kādas ir viņa emocijas un tā tālāk un tā joprojām. Tātad ticamība ir viena problēma. Nākamā problēma ir, lai dialogs nebūtu vienkārši piekabe pie teksta, jo mēs saprotam, ka kaut kur vajag dialogu un tad mēs viņu sadomājam. Tad faktiski tā dialoga funkcija, tā varētu teikt, ir virzīt sižetu uz priekšu, iedot sižetam kaut kādu jaunu grūdienu, kaut kādu jaunu pavērsienu. Ja? Un tas tā kā teātra izrādē mēs varētu salīdzināt, kur viss sastāv tikai no dialogu, ja? Dramatisks uzvedums. Mēs tātad sēžam teātra izrādē, viņš sākās, ir pirmais cēliens, un ir atvēries nu pat priekškars, un viss, ko mēs redzam, ir dekorācijas, scenogrāfija, ja? Kas, protams, arī ir ļoti jaudīga mākslas valoda. Mēs jau caur šo scenogrāfiju kaut ko redzam un saprotam. Līdzīgi būtu ar literāru darbu, tātad ievada ekspozīcija. Ja mēs iedomājamies tādu ļoti klasisku schēmu, kur neviens pagaidām nerunā, mēs raksturojam vidi, augsti detalizēti, kā mēs tā esam mācījušies. Un līdzīgi kā teātra skatītājs sajūtam, un tad lasītājs sajūt un saprot, kur viņš atrodas, kas te tagad būs. Un tad uznāk šie cilvēki pirmie kaut kādi uz skatuves, un viņi kaut ko sāk runāt, un tā viņi tur visi 3 cēlienus arī runā. Tātad mums ir tas, kas virza sižetu teātra izrādē, ir dialogs faktiski. Vai ne? Protams, tur varbūt viss kaut kāda vēl cita papildu elementi, bet arī literārā darbā tas jāatcerās, ka vienalga īstenībā dzīves stāstā vai kādā citā stāstā, kad jūs rakstāt un neapšaubām dialogs ir vajadzīgs, jo tas arī piešķir tādu garšu un krāsu tam tekstam, bet ir jāatcerās, ka tā nav piekabe. Tas ir funkcionāls, teiksim, tā ir funkcija, kas palīdz tam tekstam iet uz priekšu, kas palīdz uztvert, saprast, kāpēc tie cilvēki tā rīkojas, kāpēc viņi ir tādi. Tā, un 4. lielais gabals, nu, tas ir tas metaforiskais slānis varbūt, bet tā vienkārši runājot, varbūt
Tas ir tādu nojautu un līdzību slānis, teiksim tā, kur caur ikdienišķām lietām mēs pasakam it kā kaut ko vairāk. Noklusē, tad pasakam netieši. Ja? Mēs varam rakstīt visu, kā bija ļoti tieši. Notika tas, viņš piecēlās no rīta, gāja uz veikalu un tā tālāk uz darbu un to, un atgriezās vakarā. Bet mēs varam mēģināt panākt to netieši, jo bieži vien, ja izdodas precīzi šo netiešo vēstījumu uzrakstīt, tas ir daudz iedarbīgāk un tā emocionāli spēcīgāk ietekmi atstāja uz lasītāju, nekā ja mēs vēstītu tikai tieši. Gluži vienkārši tāpēc, ka šis netiešais veids, mēs arī dzirdēsim vienā mazā tekstiņā daļēji šo te, šis metaforiskais slānis vai netiešais vēstījums, teiksim tā, viņš sāsina mūsu uzmanību, tāpēc, ka lasot to mēs saprotam, bet te ir domāts vēl kaut kas bez tās virsbūves. Mēs to burtiski jūtam. Bet kas tas ir? Gribās saprast, ja? Tad mēs sākam domāt un prāts mēģina atšifrēt, ko tas autors īsti ar to ir gribējis teikt. Tad mūsu uzmanība ir sāsināta. Protams, tas ir atkarīgs, cik erudīts ir lasītājs, cik erudīts ir arī bijis rakstnieks. Un, teiksim, ir darbi, kuros ir vairāki šie metaslāņi saucamie. Jo lasītājs ir erudītāks, jo viņš var saskatīt vairāk šos slāņus. Bet arī lasītājiem, kas varbūt nav pārāk daudz lasījuši, viņam ir tīri labs, teiksim, lasāms romāns, teiksim, šīs virsbūve, kur ir notikums, varoņi, tas viss ir, viņš tos citus slāņus nemaz nenojauš pa viņiem, tāpatās viņam ir gan interesanti, bet arī erudītāks lasītājs tur atrod vēl kaut ko. Tad rakstnieks ir pratis pietiekami universāli uzbūvēt to tekstu dažādu pieredžu lasītājiem. Nu, lūk, tas tā īsumā par stāstu tiem galvenajiem dzinējspēkiem, teiksim tā. Tātad mums ir vajadzīga kaut kāda notikuma ķēde, kas tur vispār notiek. Aiz tām droši vien, ka būs kaut kāda ideja, ko mēs esam gribējuši pateikt ar to, tas centrālais elements, ja, mašīna, manas bērnības asociācijas ar mašīnām. Tātad ir vajadzīgi kaut kādi varoņi, kaut kādi tēli, kas tur darbojas, ja tas ir ļoti īss, tā ir kaut kāda miniatūra, tad mēs varam varbūt arī iztikt bez viņiem, bet ja mēs ejam garākā tekstā, tad noteikti mums ir vajadzīgi cilvēki. Un kas savā starpā sarunājas, kaut kāda interakcija, tātad būs jādomā par dialogu, un tātad šis noklusētais, līdz galam nepateiktais slānis, kurš nāk, teiksim, mums kā rakstītājiem iespējams tikai un vienīgi tad, kad mums pašiem ir 100% un neapgāžami skaidrs, ko mēs gribam ar to pateikt, ar šo tekstu. Kas īstenībā man ar to vajadzēja sākt, jo tas ir, kā lai saka, tā ir tā osta, no kuras vispār tas ceļojums sākās. Kamēr šī osta nav sasniegta, kamēr vēl maldās pa pilsētu un nav īsti skaidrs, ko es gribu, vai es gribu to rakstīt, kas tas tāds būs. Saprotiet, man pareizi, nevis kas tas tāds būs jau kā gatava forma, skaidrs, ka tas nevienam nav saprotams sākumā, bet kaut kāds pirmkustinātājs, kāpēc man par to ir interesanti domāt, par kaut kādu jautājumu. Teiksim, tā sagadījās, ka divi mani romāni, kurus es rakstīju pēc kārtas, Gaļu ēnā un pēc tam Māra. Tātad Gaļu ēnā ir vēsturisks romāns par notikumiem, toreiz vēl neesošajā Latvijā 1905. un 6. gadā, un romāns Māra ir par jauniešu pusauģu dzīvi šobrīd. Tātad pilnīgi kaut kas atšķirīgs, jā, laikmet ziņā, bet abu šo romānu vienojušais elements ir teiksim, jautājums, par ko es ilgi domāju un kas man bija interesanti, un tas kodols ir, kāpēc cilvēks ir drosmīgs vai kāpēc viņš ir gļēvs. Apzinoties sekas, gļēvuma gadījumā, jā.
ļoti labi apzinoties, ka tas būs slikti ne tikai man, bet tas būs slikti arī citiem, bet es tam savam gļēvumam kaut kādā brīdī pāri vienkārši nevaru tikt. Kāpēc tā ir? Nu, lūk, tas ir, kā saka, veselu 2 romānu apmēram, kurus es kopumā rakstīju kādus 5 gadus no abas tās grāmatas. Tad 5 gadu garumā man bija interesanti par to domāt, un nu, tas ir tas atspērienu punkts, teiksim, garākam tekstam, kā viņš dabā, nu, manā gadījumā, kā tas izskatās. Lūk, bet kad šī osta, tad, no kuras mēs to ceļojumu sākam, ir vairāk vai mazāk skaidra, tad tie visi pārējie elementi ar laiku jau atnāks, ja rakstīs. Ko es vēl gribēju piebilst, pirms mēs sākam lasīt, ir, tātad es teicu gan par idejām, gan par notikumiem, ka tas ir kaut kas pārāk liels, jā, lai ar to sākt, nu, loģiski būtu. Nu, ar ko tad sākt, vai ne? Un literārajā akadēmijā bieži vien par šo esam sprieduši ar audzēkņiem, un tas īstenībā ir pārbaudīts un bieži vien ir strādājis arī, ka ir tīri labi sākt ar tēliem, ar cilvēkiem, ar varoņiem. Tātad, kā tas notiek? Nu, iedomāsimies, ka nu, īstenībā arī tas varētu būt dzīves stāsta gadījumā. Iedomāsimies, ka jūs dzīves stāstā jums ir skaidra tā centrālā doma, ko jūs gribētu varbūt ar to pateikt. Nu, vai arī, teiksim, es jūs negribu arī sabaidīt ar to centrālo domu, tam nav jābūt kaut kam mega filozofiski sarežģītam vai kaut kam tādam, kas tagad atklās kaut kādu jaunu pasauli. Tā var būt kaut kāda ļoti vienkārša lieta. Tad katra dzīves stāsta gadījumā, kā mēs atkal iepriekš runājam, katrai šai mazajai nodaļiņai varētu būt tas centrālais, ko es gribu pateikt. Tad man pirmā nodaļiņa, es gribu pateikt, ka es biju apsēsts ar mašīnām. Ar to pilnīgi pietiek. Nekādu vērtu virsjēgu nav jāmeklē. Ja? Galvenais, šeit nav varbūt tik daudz runa par to, ka es atklāšu lasītājiem kaut kādas jaunas patiesības, bet drīzāk te ir runa par to, ka es esmu skaidrībā pats ar sevi. No kurienes es airēju un uz kurieni. Nu, pašam priekš sevis tas ir svarīgi. Tas, ka tas, kā saka, nekur tekstā, es, protams, ka arī nemaz neteikšu neko, ka man mašīnas bija svarīgas. Es vienkārši tik daudz par to tur runāju, ka tas jau lasītājiem tāpat būs skaidrs. Bet tad par tēliem, nu, par to iesākumu. Ja? Tātad es savā mašīnu stāstā, tātad man bez tā, ka es tur esmu maziņš, man vajag saprast vēl dažus cilvēkus, kas tur būs klātesoši. Ja? Nu, vecāki, piemēram, kaut kādi radinieki vai kas, vai kaut kādi nejauši cilvēki, kas nonāca. Un kad šie daži cilvēki man ir skaidri, teiksim tā, aptverti, es esmu sapratis, kādi viņi ir, varbūt pat uzrakstījis uz papīra, kādi viņi izskatījās, kādas viņi bija raksturs viņu, kā viņi izturējās, kā viņi mēdza runāt, varbūt bija kaut kas jocīgs, neordinārs, ko viņi teica, kaut kāds teiciens vai kaut kas. Tad mēs, teiksim, 2 šādus cilvēkus, par kuriem mums ir šāda skaidrība, savedam kopā kaut kādā vidē, nezinu, restorānā, kinoteātrī, pie kasēm, un ļaujam viņiem kaut ko parunāt savā starpā. Rakstam dialogu. Un es jums gandrīz varu garantēt, ka ja jūs būsiet nodefinējuši šos cilvēkus, ja jums būs skaidrs, kāda viņi ir, un jums būs skaidrs, ko jūs ar šo nodaļiņu gribat pateikt, ka tas notikums sāksies tur pie tām kino kasēm. Tikai jums ir tiešām jābūt skaidrībā par šiem cilvēkiem abiem. Viens ir ļoti garš, bet runā dīvainā kārtā ļoti smalkā balstiņā augstā, gandrīz vai vīrietis, jau gandrīz vai tā kā sieviete runā. Nezinātājiem izklausās. Otrs ir pieaudzis ap 45 gadiem, bet pilnīgi seja ir tā kā bērnam. Nu, tā mēdz gadīties, ja. Un viņi par kaut ko strīdās šausmīgi. Nu, tā kā neagresīvi, bet var just, kā abi ir sen pazīstami, bet ļoti aktīvi strīdās. Un garais ir iekars tā, ka viņš sāk, nu, teiksim, viņš vairs sevi nekontrolē īsti. Viņš nav agresīvs, bet viņš runā šausmīgs, ka paceļ balsi un grib tam mazajam kaut ko ārprātīgi ieskaidrot. Restīvi šāda aina, ja. Nu, teiksim, literārajā akadēmijā es būtu tagad šī brīdī teicis, tagad lūdzu rakstam, ko viņi runā. Jo tad, kad jūs būtu uzrakstījuši šo 2 cilvēku dialogu,
tur jau būtu notikums iekšā. Tāpēc, ka tajā dialogā jūs būtu spiest izdomāt, kāpēc viņi strīdās, no kurienes tas garais ir atbraucis nu pat, vai abi ir atbraukuši, kāpēc viņi tie ir satikušies, ko viņi tādu strīdnieku uz kino kopā grib iet tiešām, vai tad viņi nu pat ir saķīvējušies, vai kas tur ir noticis. Jums ar to viss būs jātiek galā. Tā, ka jūs ar to būsiet tikuši galā un uzrakstījuši, tur jau būs tas notikums iekšā. Tā kā tas ir tāds, varbūt mazliet tehnisks paņēmiens, bet arī diezgan interesants. Manuprāt, kā var izkustināt no vietas to balto lapu. Lūk, par tām pārējām lietām, tad tiešām, kā jau es teicu, mēģināsim vēl parunāt procesā, klausoties jūsu tekstiņus. Tad varbūt es vispirms lūgtu Irēnai Hendersonai par vectēva bērēm nolasīt, un tad mēs iesim uz priekšu. Jā. Atvainojos, tur bija milzīgā steiga uzrakstīja. Tā, veseli bērēs. Mūsu bērns uz kapiem līdzi neņēma, bet pie bērnu ielasticiem klubā tikām. Kad bērns tosti bija nomocījuši līdz žāvām, vecāka deva komandu un 6 no mums Sančo vadībā vieni paši, pat tumsu gar lielā šosejas malu devāmies atpakaļ ceļā uz gravām. Kad iegājām mājas pagalmā, suņi jau nikni rēja, un Sančo nevarēja tos nomierināt. Pagalmā bija atstāta gaisma, bet neredzējām neko, kas varētu suņus tā tracināt. Viņa paņēma no šķūnīša mājas atslēgu un steigšņi mēģināja atslēgt durvis. Mēs visi turējāmies cieši kopā un baidījāmies no savām suņu un visām tām ēnām, kas varēja izlīst mākas vai pārēt. Sančo nevarēja atslēgu pagriezt un uzspiedēs tai virsū ar abām rokām un to nolauz. Ātri izdomājām, ka uzcelsim 3-gadīgo brālēnu uz rokām, lai lien mājā iekšā caur attēs logu un attaisa mums virtuves logu. Izdevās. Mēs ātri salīdām mājā iekšā, aiztaisījām logu un slēpāmies virtuves stūrī pie loga. Gaisu mēs iekšā neslēdzām un gar aizkara malu skatījāmies laukā pagalmā, jo suņi turpināja aizgūtnēm riet kā uz svešinieki. Blakus virtuvē bija vecā istaba ar vecāku gultu un spūguls bija aizklāts ar gultas pārklāju. Brr. Tad notika tas, no kā mēs vairāk baidījāmies, kāds stāvēja pie ārdurvīm un klauvēja. Mēs spiegļiem ieskrējām vecāvu istabā un paslēpāmies zem galdu. Galdauts nokrājās zemu pāri galda malām, mēs cerējām, ka mūs nepamanīs. Tad tas kāds pienāca pie virtuves logu un klauvēja un sauca: Sančo, atveriet duris, vai dzirdat, veriet vaļā duris ātri. Atpazinām Sančo daudz vecākā brāļa Artūra balsi. Vecākie brālēni un māsītes arī bija nolēmuši pamest vecākā gada gājumu bērniekus. Skrieži devāmies pa garo koridoru uz ārdurvīm. Brālēns steigšus nostuma mūsu malā un sauc: iet atpakaļ mājās, ātri, man vajag visi. Mums pārņem vēl lielāks bāzes un apmūsuši spiedāmies turpat koridorā starp pie sienas piekārtiem mēteļiem. Tad brālēns atņēma mums garām mārpusē nodāra skaļš blīšķis. Viss, varat iet mierīgi gulēt. Pagalmā bija lapsa. Diemžēl nākošajā dienā ciema vetārs atbrauca likvidēt arī mājas sargsuņus, jo lapsa varēja būt traka. Labi, ka bērns nebija sakodusi, savādāk katram vajadzētu iedot 40 potes pret trakumsāru. Tā vecāks sargām izpaņēma savus suņus. Jā, paldies, Irēnē, ļoti jauki. Nu, tad, cik tiem mazajiem apmēram gadi? Tam mazākiem bija 3, tāpēc viņš varēja tikt caur to lodziņu iekšā, un mēs bijām tur dažādi. Mēs bijām tur, varbūt es biju 10, un māsītes bija jau 13, tā. Bet šis ir izdomāts, ja tas ir daļēji izdomāts? Daļēji izdomāts, beigas ir izdomāts, bet beigas nav īsti izdomāts. Beigas bija cits notikums, ka lapsa bija tanī pagāmā, un pēc tam to suņus vajadzēja nošaut. Bet tā nebija tā bērnu diena. Man mocos, ka es kaut ko izdomāt, man jāpieliek kaut kur. Salikt kādu kopā 2 gadiem. Ļoti labi. Ne, īstenībā es gribēju iesākt ar šo Irēnas gabaliņu, jo šis īstenībā ir tāds klasisks notikuma gabaliņš, kur kaut kas notiek. Pat vairākas lietas notiek. Ir šīs tad lavīšanās prom no bērēm, ielaušanās tajā mājā, pēc tam nāk kāds klauvē, pēc tam ir tā lapsas šaušana, vai ne, te ir virkni visādi notikumi un tāds labs kāpinājums. Šis ir tāds tiešām klasisks stāstiņš ar notikumu.
Un, teiksim, ja vēl jums tie mazie savā starpā, es nezinu, cik viņi tur bija, bet ja viņi savā starpā vēl kaut ko būtu parunājuši vai teiksim, nu jā, Nu, kaut jā, kāds prasītos kad to starp viņiem. lodziņu cēlām augšā, jūs zināt, kā rokas liek četru stūrīti, un Jā, nevar, jā, nu, tur jā. varēja arī. Nu, redz, jā, rokas četrstūrītī un tādas lietas. Nu, vēl kaut kas, jā, bet īstenībā forši, jo man patika viņš tieši ar to, ka viņā ir šie notikumi, jo, nu, ja mēs runājam par nereālām lietām, izdomātām, tad tā vienkārši izdomāt kaut kāds ļoti aizraujošs notikums īstenībā nav tik vienkārši. Tāpēc arī ir šīs dažādās tehnikas un viena no tām ar tēliem, bet jūs ļoti labi esat tikus galā saliekot kopā divus, kas arī ir labs veids, manuprāt. Jā. Nu, Nu, jā, es es vienmēr mocos ar izdomāšanu. Man daudz vieglāk ir uzrakstīt no reāla notikuma, vai tiešām šoreiz salikt kopā divus reālus. Un tad pavadās viens, jo es jau nerakstītu speciāli notikumu par labs ienākšanu pagāmā, bet šoreiz pievilku klāt. Bet es tā no galvas, es domāju par Bobiku, un es neko tur nevarēju izdomāt. Nu, jā. Nē, bet tas ir labs veids, jā, ka nu, varbūt, ka nav no nulles pilnīgi jāizdomā, bet jūs paņemat kaut ko un nu, kaut ko tiešām reāli, un tad piefantazējat kaut ko klāt, teiksim, nu, lai būtu tas kāpinājums tāds jaudīgāks un tam līdzīgi. Šeit jau tiešām jāizšķir tās divas dažādās disciplīnas, ka, nu, teiksim tā, mēs šeit runājam ļoti daudz par dzīves stāstu rakstīšanu, un šai gadījumā jūs vienkārši salikāt divas lietas kopā vienā stāstā, kas, nu, pilnīgi normāls dzīves stāsta epizodu, ja tur vispār nav kam piesieties, viss super. Bet tikpat labi jau jūs varētu ņemt šo savu pieredzi un taisīt no tā stāstu, nu, literāru gabalu, ja? Tad jūs tur vēl liktu mazajiem kaut ko darīt, runāt, nezinu, kāds ir pārbijies un laužās ārā no tām mājām, vai nu kaut kā uztaisīt to kāpinājumu epizodu, kā viņi tur nobijušies, viss slēpjās, ka kāds klauvē, nu, tur jau visu to vēl var aprakstīt. Tad tā viela tur ir diezgan. Jā, tiešām kāds varēja sākt raudāt un kušināt, kad sadzirdējis. Jā, tieši tā. Tur, jā, par ideju. Tā kā jā, paldies Irēnai, varbūt ir tieši par šo, es nezinu, nu par to visu garo ievadu man vajadzēja jums ļaut arī pajautāt, varbūt, ka tagad ir kādam kādi jautājumi vai komentāri vai kas tad droši. Tad mēs lasīsim tālāk. Pagaidām nav, ja? Nu tad jau darba gaitā būs. Tagad gribēju palūgt Alīnai spoku stāstu. Nolasīt. Jā, vai visu spoku stāstu vai fragmentu? Pagaidu, viņš bija tik garš. Man nelikās baigi garš. Man likās garš, bet tā. Varu arī visu nolasīt. Es domāju, lasiet visu, nebija jau tik traki, jā. Jā, tātad mans mājasdarbs ir mazais spoku stāstiņš, kas varbūt ir tapis Halloween iespējā, varbūt nē. Jā, tātad guļu tumsā ievīstījusies iemīļotajā rūtēnajā sagā līdz pat ausīm un mēģina saklausīt nakts klusumā kādu attālu braucošu auto skaņu, vai, ja paveicis, dežūras trolejbusu, kas nakts melnumā steidzas uz galapunktu, taču neveiksmīgi. Apkārt ir smags un visaptvarošs klusums. Purvciema bērni parasti nav pieraduši pie tādas ekstras kā sava guļama istaba, Tā skaitā, es tā skaitā, taču šobrīd brālis ir aizbraucis uz laukiem un mūsu mazā istaba liekas kā liels tumsas piepildīts visums. Vienatnē un absolūtajā skaņu vakumā ir grūti aizmigt, un vēl grūtāk ir atklusināt savas domas, kas spilgti atgādina dienā dzirdēto spoku stāstu, ko tik sulīgi un aizrautīgi mainot un kāpinot balss intonācijas bija stāstījis kaimiņu mājas Lijāna. Neskatoties uz to, ka aizvadītā vasaras brīvlaika diena bija silta un saulaina, klausoties rudmetēnās Lijānas stāstījumā, mūsu draugu bariņam pārskrēja ledus augsti šermuļi. Vēlāk dienas gaismā sev ir viegli pateikt, es taču neticu spokiem, tas viss ir tikai izdomājums. Tomēr, kad apkārtni apsedz nakts tumšais plīvurs, es atopu savu zemapziņas zirnekļu tīklā. Esmu kā pielikusi tajā vienā briesmīgajā vietā savu domu epicentrā un netiek no tā prom, lai kā censtos. Vai es tur aiz sienas dzirdēju kādus klusus soļus, izklausās it kā kāds to liktu īpaši viegli, it kā tam nepiemistu cilvēkam raksturīgā svara.
Nē, šai soļu skaņai ir jābūt manam iztēles auglim. Spoki nedrīkst pastāvēt, citādi es tos būtu redzējis jau iepriekš. Tomēr soļi nerinstas. Šķiet, ka tie krusta šķērsu atskan blakus esošajā virtuvē. Taču tie ir tik klusi, ka nav cerība, ka tos šajā nakts stundā dzirdēs vēl kāds bez manis. No tik viegliem soļiem neiečīkstas pat neviens virtuves grīdas dēlis. Aizmiedz acis vēl ciešāk, lai norobežotos no apkārt notiekošā. Es guļu, esmu cieši aizmigusi, saku sev. Pievelku segu vēl augstāk ar cerību, ka tā aizsegs ausis un slāpēs šo mokošo soļu skaņu. Tomēr arī tas nelīdz, jo šķiet, ka prāts grib ieklausīties vienīgi klusajos bezsvaras soļos. Tie netuvojas, tie noteikti netuvojas, cenšos sev iegalvot, tomēr manas pēdas no satraukuma jau ir kļuvušas pilnīgi augstas un varētu atvēsināt jebkuras ogles, ja tādas būtu jāšķērso. Varbūt tieši tāds ir indiešu mūku noslēpums, spēcīgs pārbilis, lai iešana pāri oglēm salīdzinājumā ar to būtu absolūts sīkums. Taču staigāšana pa oglēm šobrīd mani uztrauc vismazāk, jo liegie soļi ir apstājušies pavisam tuvu pie manas izvelkamās gultas un izzuduši. Bija pietiekami sposīgi soļus klausīties, un tajā brīdī mana vienīgā vēlme bija, lai tie pazūtu. Tomēr šobrīd, kad tie izbeigušies manas gultas kaigalī, es izmisīgi vēlos tos atkal dzirdēt, lai vismaz apzinātos, kur tie atrodas. Klusuma mirklis šķiet kā mūžība, kurā es aizturu elpu un gaidu, kas notiks. Pēkšņi kaut kas strauji uzvoc man virsū, un es spalgi iespiedzos. Pielieku uz gultās sēdus un atmetus uz sagas malu pa gaisu, lielām acīm veros tumšajā plankumā, kamēr roka krampjaini taustās pēc gaismas slēdža. Beidzot, piespēdus mazo podziņu slēdža vidū, sajūtu, kā par istabu atspīd silta gaisma, kas ienes omulību un māju sajūtu. Mana istaba vairs nav neizmērojama liela un tukša, bet pilna mīkstu spilvenu un uz blakus esošā divāna un mīļu grāmatu. Bet uz manas gultas rūtainās vilnas sagas vidū sēž mans mīļais melnais runcis un nakts lampiņas gaismā laiski piever acis. Tieši tā, es neticu spokiem, prātā saku sev, cenšoties to pasniegt tādā tonī, it kā man neviena mirkla šonakt nebūtu bijis bail. Tomēr jāatzīst, ka Lijānai ļoti labi padodas spoku stāsti. Paldies, Alīna. Jā. Lūk, šis ir gadījums. Iepriekšējā stāstā mēs runājam par notikumu. Šeit gribētos parunāt par tēlu. Tātad bez šī centrālā tēla, kas to visu pieredz, mēs vēl uzzinām par Lijānu, kur ļoti labi stāsts spoku stāstus. Lūk, man gribās saprast, kāda ir šī Lijāna, kā viņa stāstus ko viņi ir stāstījusi tādu. Es gribu to visu zināt. Jo jūs kā esat ieskicējuši šo, pat nevar viņu nosaukt par balsta tēlu, jo tas ir pietiekami nozīmīgs tēls, jo no viņiem var izaugt visu šī lielā baidīšanās. Tātad jūs esat ieskicējuši šo nozīmīgo tēlu, bet man neko vairāk par viņu neiedodat, jo stāstiņš šeit ir jums, bet, kā saka, jūs ļoti daudz panāktu vēl efektu lielāku un foršāku, ja jūs noraksturot to Lijānu, varbūt iedot arī kaut kādu epizodu, tā kā atkāp, teiksim, kur galvenā varona atcerās, kāda tā Lijāna ir stāstījusi un kas tur bija tais spoku stāstā. Vai varbūt viņai kaut kādas asociācijas, ka šobrīd tā istabā ir tieši tā, kā Lijāna teica, ka tur kaut kas iečīkstās vai nošūpojās un tā. Pēc tam, kas tur sekoja tajā Lijānas stāstā, kādas šausmas. Ja? Tā kā šis ir ļoti labs piemērs tam, kā strādā tas tēls tieši. Tēls, kuru mēs noraksturojam, pēc tam ļaujam viņam kaut ko darīt. Šajā gadījumā līdzdarboties vai faktiski darbināt šo notikumu. Jo jūs jau pareizi esat uz pareizām pēdām, esat bijusi liekot, saprast mums, ka Lijāna ir aiz tā visa, bet prasītos kaut kas vairāk. Varbūt Alīnai, jums pašai ir kāds jautājums vai komentārs, vai es nezinu, kādam citam? Es varētu pilnīgi piekrist Irēnai par to, ka ir daudz grūtāk rakstīt kaut ko izdomāt, un es būtībā izmantoju līdzīgu tehniku, kaut kādus vairākus notikumus saliekot kopā, un kas tā varēja notikt, bet kas tieši šādā secībā tā nenotika. Un, tas, kas man pašai bija liels atklājums šo rakstot, cik daudz grūtāk ir uzrakstīt
kaut ko izdomāta, un it kā, tā kā tās ir autobiogrāfijas tad par sevi, varbūt vēl par kādu citu vai par izdomātu tēlu, tas būtu citādāk, bet šis bija tiešām grūti, jā. Jā. Tas nav vienkārši, es jums piekrītu vēl jau vairāk, ja atceramies, ka, teiksim, tad tā ir atsevišķi varbūt runa par to, izdomātās literatūras tapšanu, kur vispār viens no nosacījumiem, mēs jau iepriekš lāgām mazliet par to teicu, viens no nosacījumiem ir tikt pēc iespējas vairāk no sevis vaļā, kur nekāda man pieredze nav, nekādas manas domas, kur es esmu tikai iejuties Liānas ādā, teiksim, ja jūs taisītu šito gabalu, kur Liāna būtu galvenā varone, ja? Tad jūs pa visiem 100 esat šī Liāna, un jūs saprotat, kāpēc. Redz, te pats galvenais ir noķert to sajūtu, kas ir arī visgrūtākais īstenībā. Jo, kā mēs jau katrs esam ar kaut kādu savu pieredzes bagāžu un saviem uzskatiem, un veidu, kā mēs domājam, veidu, kā mēs pat konstruējam domu, un tā tālāk. Mums ir tiešām ļoti grūti tā. Mēs it kā varam būt empātiski un iejusties citu cilvēku pārdzīvojumos vai priekos, līdzpriecāties vai ko, bet ticiet man iejusties tādā līmenī, lai mēs sāktu patiešām saprast, kāpēc tas cilvēks tā uzvedās, kāpēc viņš tā runā. Vienalga labā nozīmē vai netik labā nozīmē, bet tas tiešām ir sarežģīti. Bet, ja tas izdodās, un vēl jau vairāk, jo mēs runājam par izdomātiem tēliem, vai ne? Literatūras kontekstā, nevis par reāliem. Kaut gan, droši vien būsiet jau to dzirdējuši un lasījuši, ka daudz ko jau izmanto. Protams, ka rakstnieks ņem un kaut kādus redzētus cilvēkus un lipina kopā no vairākiem vienu un tam līdzīgi. Bet ja tas kaut vai daļai izdodās tā iejušanās, tad patiešām šis ir ļoti, ļoti spēcīgs instruments, kas to stāstu virz uz priekšu. Jo tāpēc, ka jūs uzreiz darbinat vairākus cilvēkus izdomātus, un jūs patiesībā varat likt viņiem dažādās situācijās visu kaut ko darīt, un tas viss būs ļoti ticami. Tur ir tas joks. Bet tas nav tik vienkārši, tur es pilnīgi piekrītu. Vēl kādi varbūt kādam citam jautājumu vai kaut kas sakāms? Ja ejam tālāk. Ja? Paldies Alīnai, tad es par šo pašu, par tēliem runājot un domājot, gribēju lūgt Rutai nolasīt par dejotājiem. Jā. Tā. Labi, tātad kā Rūta ieguva vienu no spožākajām krāsām dzīvē. Rūta nolēma iestāties tautas deju ansamblī Dancis. Tur jau dejo daži klases biedri un biedrenes. Tam vajag drosmi, jo meiteņu vidū konkurence ir liela. Pirms tam Rūta kritiski nopēta sev vecāku guļamistabas spogulī. Ieņem staltu dejotāju stāju. Zods augšā un broša pa priekšu. Tas esot viens no deju skolotājas Velgas Otiņas spārnotajiem teicieniem. Rūtu pārņem šaubas. Rūta vairs nesaprot, vai atbilst dejotājas standartiem. Tā kā par īsu, tā kā par esmu. Pieredze patiesībā nekāda, vien tik, cik klases vakaros un skolas ballēs ar Aināru pa zāli virpuļots. Likās sanāk tīri labi, bet Ainārs taču ir viens no labākajiem dejotājiem Danci. Kultūras nama zālē ienāk skolotāja Otiņa. Blondi, akurāti sakārtoti mati, neliela auguma, nedaudz apaļīgi, tomēr stalta dāma ap gadiem 60. Caururpjoši, pat nedaudz iznīcinoši skatiens. Ak, dejot gribi, tad rādi polkas soli, atskan skaļa, labi nostādīta balss. Rūta mēģina, cenšas. Un tā mēs varam turpināt cilāt to kāju līdz pensijas vecumam, bet jēgas nekādas, paziņo tā pati skaļā, labi nostādītā balss. Vaigi kļūst vēl sarkanāki, asaras nodevīgi saskrien acīs. Kā pa miglu Rūta tomēr izdzird cerēto. Labi, paliec, būsi rezervē. Un tam pa pamatu tā kā vēl izmantots ir kāds deju skolotājs teiciens, ja nebūtu dejas prieka, cilvēka dzīve zaudētu vienu no spožākajām krāsām. Tāpēc arī nosaukums tāds. Jā. Labi, paldies, forši. Citi ir kāds lasījis, mums taču ir ārprātīgi izplatīta šī tautas deju kustība, bet ir kaut kāda literāra darba lasīta, kur
kur notiek tautas deju kolektīvā lietas. Es vismaz neatceros tagad klausoties. Bet noteikti, ka jābūt kaut kam. Jo tas varētu būt tīri forši stāsti tiem nezinātājiem, kas nekad nav dejojuši, kāda tur tie kolektīvā. Jo tur taču vesela pasaule, vai ne? Tiešām vesela pasaule, man liekas. Nē, nu man tā realitāte ir tāda, ka es neesmu dejojusi, un kā bija tas, nu, tas ir varbūt nedaudz reāli, ka es tā kā gribēju, bet nesatūšojos aiziet dejot. Un tā kā te arī iepriekš teicu, jā, ir diezgan grūti, nu tā pilnīgi, jā, izdomāt, par ko rakstīt, un tā kā kaut kas tomēr tiek ņemts no sevis. Jā. Nē, protams, jā. Nē, bet tad turpinot par tēliem, jums ir šī te brīnišķīgā odiņa, ja? Šeit jūs viņu esat tīri labi arī noraksturojusi, un jau mēs sākam just patiešām, kāda viņa ir, un tā valdonība viss tur tā staro, bet tas arī ir, nu, kā tāds, kā to smalki saka, tīzers, ja? Labs tāds kaceklis, latviski ir tāds vaiprātīgs vārds, bet gribās īstenībā šo situāciju līdz galam, nu, vēl vairāk uzzināt par to, kā tad beidzās šīs odiņas un jaunās dejotājas duelis, jo tur var būt situācijas vairākas. Tātad dejotāji var mēģināt tomēr sakostiem zobiem pierādīt, ka viņi nekāda rezervisti nebūs, ka viņi būs pamatsastāvā, ja, un tur cīnīties tā kā līdz galam. Kā saka, viņi var mēģināt kaut kā to odiņu pārliecināt, viņi var mēģināt noskaidrot no citiem, no tā pašā Aināra, nu kā tad īsti vajag darīt, lai tai odiņai izpatikt. No odiņas puses tur varētu būt kaut kādas darbības, lai šo jauno censonu mazliet spārnus apgriezt, ja, jo katrs nāks, te iedomāsies, uzreiz būs primadona, vai ne? Tā jau mums te nenotiek, tad jau mums tāda tauta deju tradīcija sen būtu jau nonivelēta, vai ne? Tā tak nekas nebūs. Te ir kārtīgs līmenis vispirms jādabū. Nu, man visu laiku ierobežoja jūsu teiktais, ka 4 līdz 5 teikumi, jo tur ir krietni vairāk. Jā. Nē, tur jums taisnība, jo es pats jau lasīju jūsu brīnišķīgos gabaliņus, nu šitos, ko jau mēs dzirdējām, ir, un tad domāju, kur es par tiem 4 teikumiem, tas nav iespējams. Bet, nu, labi vien ir tā, ka jūs neievērojat. Vispār jau man jāatkārtojās, laikam, tā nav mana doma, bet Laimas Muktu Pāvils Kotas, kur vadīja literāro meistardarbnīcu, tad, kad es gāju tur kā audzēknis, un tad neatceros, cik mums tās lekcijas tur bija bijušas, un te viņi teica beigās, un tagad viss tas, ko es jums teicu, to viss aizmirstiet, tam nav nekādas jēgas, pašiem jābūt gudriem, jāraksta un jādomā pašiem. Tas viss ir galīgs muļķības, ko es jums te stāstu. Jo nevienam neko rakstīt, iemācīt nevar. Bet, nu labi, tas varbūt tā mazliet pārspīlēt, bet, nu, savu patiesību tur ir jau skaidrs, ka tas rakstīšanas ceļš jau katram ir ļoti individuāls, bet nu jā, tādas tehniskas lietas, kā, piemēram, sāk darboties ar tēliem, lai tas teksts aiziet, tas gan strādā. Jā, 4 teikumi saprotu, bet, restīvi, tas virziens jums ļoti labs. Faktiski šeit jau atšķirībā no pirmā gabaliņa, ko mēs dzirdējām Irēnas par vecstāvu bērēm, ja, kur mums ir noraksturots notikums, un kur tie tēli tikai tā garām ejot pazib. Atšķirībā no tā, šeit jums ir jau vairāk tas, ko es teicu, izejot no tēliem, teiksim, galvenā varone, dejotāja jaunā un odiņa. Nu, kaut kāds viņu, teiksim, savstarpējo attiecību, kāda tas tur viss notiks tālāk, no tām lielā mērā izrieties arī šis stāsts. Tā kā šis ir dzīvē redzams paņēmiens, kā šī tēla pieeja faktiski strādā. Arī Alīnai, ja vairāk pa Liānu, man tagad full screens ieslēdzās, kāda iekārā. Ja vairāk par Liānu mēs uzzinātu, tad es teiktu, ka tas stāsts ļoti iegūt, un tas jau būtu faktiski gatavs gabals. Tā, pagaidiet, jā, viss ir. Labi, varbūt ir kaut kas sakāms jautājums, pagaidām nav. Tad lūkšu tālāk lasīt Ievu. Ievu, lūdzu. Jā. Tā, man ir atgadījums lapu grābšanas talkā. Lapu grābšanas talka, kas var būt vēl garlaicīgāks un stulbāks par lapu grābšanu? Mēs grābām un grābām pusaizmiguši.
Bet te piepeši no tālienes, tur, kur bija B klases gabals, izdzirdējām troksni un saucienus. Kas noticis? Atnāca kāda cita skolotāja un izbīlīja kaut ko čukstēja ausī mūsu audzinātājai. Un šī noklausījusies, gandrīz paliecās aiz šoka un tūdaļ aizskrēja, dūrs vien kratīdam. Kas tad vēl nebūs viņa bļāva? Te ir pionieru talka nevis. Mēs vairs tālāk nedzirdējām, bet mums tak arī bija jāzina par katru cenu, kas tad tur notiek. Un Ilona jau drīz bija noskaidrojusi. B klasi savā gabalā bija atraduši apraktu, un te viņi noklusināja balsi, it kā stāstītu, kā rodas bērni. Kaut kādu buržuju laika pieminekli, un tagad gribot to rakt ārā. Ārprāts, mēs šausmās čukstējām. No tālienes vēl dzirdējām mūsu audzinātāju. Tas nav mūsu piemineklis, te ir padomju valsts. Tūlīt rociet visu ciet, un lai te viss būtu nolīdzināts. Atskrēja viņa atpakaļ zili melna, nu, bet mēs klusiņām grābām vien tālāk. Tas viss. Paldies, Ievai. Nu, lūk, brīnišķīgs piemērs metaforai, jo tātad šī te piemineklis, brīvvalsts laika piemineklis, ko padomju laika pionieri atroka, ir metafora, tātad zudušajai, bet ne iznīcinātai, bet pagaidām zudušajai Latvijai. Un izejot no šādas pieejas, mēs varētu mēģināt šo stāstu turpināt, nu, to metaforisko slāni pastiprinot, teiksim, tādā veidā, ka varbūt kāds no šiem te pionieriem pa nakti, teiksim, iet pētīt, kāds tad īsti tas piemineklis izskatās, viņš kaut ko ierauga, tas piemineklis viņam kaut ko pasaka varbūt, vai kaut kādā citādākā veidā viņš saprot, ka zem tā pieminekļa īstenībā ir šausmīgi liels kaut kāds postaments, vēl uz kā tas piemineklis balstās. Un zem tā postamenta ir vēl kaut kas milzīgs kalns kaut kāds. Ja? Nu, restīvi, turpinot šo metaforu pa zudušo pagaidām padomju laikā Latviju, kura tad ir balstījusies uz kaut kādas iepriekšējās vēstures, un tā ir vēl uz kaut kādas senākas vēstures. Ja? Mēs varam šo stāstu tādā veidā turpināt. Un faktiski nevienā brīdī nepasakot vārdu Latvija, mēs lasītājam liekam saprast, par ko patiesībā ir runa. Tātad tas ir tas, ko es sākumā teicu, tātad šis noklusētais, līdz galam nepateiktais, bet nojaušamais slānis ir jūsu mazajā gabaliņā brīnišķīgi sajūtams. Nezinu, vai tas tā bija domāts, bet tā man tas nolasījās. Tik gudri nebija domāts, bet, nu, varbūt sanāca. Nē, nu, bet redz, ar tām metaforām ir tā, ar tām metaforām jau tā saka, ka viņas ir labas un iedarbīgas tad, ja viņas iznāk gandrīz vai negribot, nezinot, neapzinoties. Es arī kritikās par saviem darbiem citreiz esmu lasījis tādas lietas, ka man pašam liekas, ak, šausmas, ja es būtu spējīgs kaut ko tik labi izdomāt un tik kolosāli. bet tas, ka tas sanāk, kā lai saka, gandrīz vai dabiski, tas nozīmē, ka vienkārši tā lieta ir bijusi pārdomāta, viņi ir bijusi labi saprasta un viņi, nu, tas stāsts ir strādājis, viņš ir kaut kā pareizi uzrakstījies. Nu, viss. Bet, protams, tas tikpat labi var būt tā, ka jūs to būtu tā izdomājis, ka jums būs metafora par Latviju, kā norakt pieminekli, un izejot no tā arī faktiski tas viss stāsts būvējās. Un tad tādā gadījumā, nu, tur nav uber svarīgi, kādi tur tie cilvēki, kā viņi tur uzvedās un tam līdzīgi, jo tas svarīgākais jums ir šis piemineklis, kuru atrod, ja? Un viss notiek ap to. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi par šo, vai komentāri, ja nav? Vēl starp citu jūsu gabaliņā kā turpinājums tīri labs varētu būt arī pieaugušo bailes, nu, kas saprot, ka bāds te ir atrakuši, un to jau vairs nevar noslēpt. Ja vienreiz ir atrakts un ir redzēts, tad viss, ne, viņi ir uzzinājuši kaut ko, ir noslēpums, ir nācis gaismā, un kā mēs to savāksim. Tas tur arī varētu būt. Jā, Irēna, lūdzu. Vai tas bija patiesi stāsts vai pilnībā izdomāts? Ne, tas ir daļai patiesi tādā ziņā, ka tas patiešām notika Rūjienā, bet es tur nebiju. 77. gadā, par ko man liels brīnums, ka, nu, tik tajā laikā.
tiešām izraka to piemineku, viņi arī izraka ārā piemineklis ējais. Tas ir reāls notikums. Un tad es izdomāju to notikumu, it kā pastīties, nu kā tas būtu, ja tas būtu pie mums Baldonē noticis, jo mums bija traka audzinātāji, kas, dzēla brēku par katru sīkumu. Un es tā kā domāju, pastīties, ko viņi tagad darīs. Jā, forši. Nē, jūs tieši tā, jūs jau izdomājat, kā saka, pielikt vēl klāt to audzinātāju. Un tiešām jums būtu jādomā, kāda būtu tās viņa reakcija. Un redz, tā viņas reakcija, audzinātais reakcija būs lielā mērā izrietēs no tā, kāds viņa tipāžs. Ja? Tātad jums ir jāsaprot, kas tas ir pa tipāžu. Līdz ar to jūs varat loģiski uzrakstīt viņas reakciju. Tātad tāds tipāžs visdrīzāk rīkotos šādi. Viens tātad pārbījies mēģināt uzbērt vēl lielāku zemes kalnu virsū, otrs iet un teikt visiem, ka tā ir sabotāža un kaut kāds ārprāts, kāds špions ir iesūtījis, kaut kādu ir noradzis butaforiju, lai mums te viss grautu. Ja? Tas izriet no cilvēka, tāpēc ir svarīgi nodefinēt, kas tas ir pa cilvēku. Labi, paldies Ievai, brīnišķīgi, ejam tālāk, dodu vārdu Edgaram par telefonu centrālēm. Gabals. Jā, turpinam par telefonu centrālēm. Sveicināti. Tā, tēvam līdzi uz darbu Edgars devās itin bieži, jo ejās starp milzīgajām telefonu centrālas aparatūras grēdām, allaži slēpās kas jauns un vēl neizpētīts. Edgars īsti nezināja, kādi tieši ir tēva darba pienākumi, taču viens darbiņš, ar kuru tēvs iesāk ikdienu, viņam likās ārkārtīgi interesants. Katru rītu precīzi pulksten 8:00 tēvs vienu pēc otras apzvanīja apkārtējo rajonu centrāles un pierakstīja savā kabatas formāta blociņā to ziņojumus. Saruna vienmēr bija vienāda, un reiz pienāca Edgara sapņu stunda. Tēvs ļāva šo darbu paveikt viņam. Edgars apsēdās tēva krēslā pie galda un uzreiz sajūtās svarīgs. Viņš atvēra blociņu ar rajonu centru tālruņa numuriem un sāka ar pirmo. Labrīt, Limbaži, te Edgars, Valmiera. Kāda situācija pie jums? Pēc tam viņš atčeksēja blociņā, ka šodien Limbažu rajonā viss normāli. Arī Valkā un Cēsīs viss bija normāli. Edgars savos agrākajos tēva novērojumos nekad nebija dzirdējis, ka kādreiz kaut kas nebūtu bijis normāli. Tāpēc viņa pirmais pieaugušo darbs tam todien nesagādāja nekādas problēmas. Galu galā viņš ar zaļo pilspalvu ielika pēdējo ķeksi tēva blociņa šīs dienas rūtiņa lapā, aizvēra to un palūkojās uz tēvu, kurš viņu uzteica par labi padarītu darbu. Paldies, Edgar. Divas lietas, ko es gribēju domājot par jūsu gabaliņu teikt. Viens ir šis vārds normāli, kuru Edgars arī ir līdz slīprakstā. Tad laikos, kad nekas nebija normāli, mēs runājam, ka viss ir normāli. Ja? Droši vien. Tā mēs to uztveram un tā mēs to domājam. Bet tādos gadījumos, ka jūs domājat vienu, bet rakstat kaut ko pilnīgi pretēju, kaut kādu iemeslu pēc, ir ļoti labi palīdz, ja jūs lietojat tādu lietu kā pārspīlējumu vai ekstrapolāciju. Tātad jums to visu, kas saistās ar normāli, ka mums viss ir normāli un Cēsīs un Valmierā un Rīgā viss ir normāli, vajadzētu kaut kā pārspīlēt. Jo tad tas iegūt tādu foršāku, komisku nokrāsu. Ja, ka, teiksim, tur varētu būt, un tas sasaucās ar otru lietu, ko es jums gribēju teikt, teiksim, tur varētu būt bērnu un tēva saruna par to, paklāvā, kāpēc viņi visi saka, ka normāli, vai tad tiešām nevienam nekad nekas nav? Un tad tēvs viņam varētu, atkal jau kāds ir tēvs, jā, bet teorētiski varētu skaidrot, ka pie mums nemaz nevar būt nenormāli. Tas nav iespējams, jā. Un tā otra lieta, ko es gribēju teikt, jā, man ļoti prasījās jūsu gabaliņā kaut kāds dialogs. Varētu būt arī, jūs jau iesākat tur, kur viņš zvana, jā, bet kaut kādi, kas viņam atbild tur otrā galā, kaut ko parunā ar viņiem. Jā, viņš pie kaut kāda ceturtā zvana, viņam varbūt jau apnīk, ka viņam saka viss normāli, viņš mēģina kaut ko vairāk izvilkt. Bet kā normāli viss? Pavisam normāli vai tā pa vidam normāli vai kā? Restīvi prasās, jo tas bērns pie tā telefona, tajā nopietnējā telefona centrālas vietā, kur viss vienmēr ir normāli, tas tāds bišķiņ komisks, foršā nozīmē skats,
bet gribās to mazliet pārspīlējumu, lai tas iegūtu tādu, tas stāsts kļūtu tāds vēl reliefāks un garšīgāks. Kā jūs pats bijāt iecerējis? Tas normāli, tas ir domāts kā tāds pārspīlējums, vai ne? Nezinu, es nebiju gluži tik tālu, droši vien aizdomājies atkal. Tur tā doma laikam bija vienkārši noskaidrot, kāda ir situācija, tad varbūt tur vēstra, postījumi vai kaut kas tāds, un tā kā pārsvarā. Redz, bet ļoti labi, tas bērns varētu prasīt, vētras postījumi jums arī nav, nekāda plūdi jums arī nav, nekas arī nav dedzis, nekas pat nav aizdedzies, tiešām nekas tā kā, bet man gribētos kaut ko piefiksēt. Bet es jau zvanu uz 4. zvanu, uz 4. adresu, un nevienam nekas nav noticis, vai tā var būt? Ja viņš sāk šaubīties, ka tā taču nemēdz būt, kaut kur notika, vai jums kāds vismaz nav nokritis, vai kaut kas tāds. Visi saka, nē, mums nekas, pie mums neviens nekrīt, pie mums viss ļoti stabili. Jā, forši, nē, īstenībā to varētu pavērst tādā mazliet feļetona virzienā. Jums jau, es atceros arī iepriekšējais gabaliņš, tur, ka mēs ar jums runājām, ka varbūt nāk ekskursanti mazie, un tas tur bišķi lielāks lepni rāda, kā viņš. Jūs varētu arī to iekļaut, ka viņš, kā saka, sēž un viņš zvana un fiksē reāli lietas, kā republikā viss notiek, ka viss ir normāli. Tā kā ir labi, jā. Bet šis ir daļēji noticis, daļēji piedomāts, vai ne? Jā, protams, piedomāt ir tā lieta, ka tā jau var vietā darbu darīt. Jā. Bet pārējais jau bija. To diez vai ļaut. Jā. Labi, ir kādam vēl kaut kas sakāms, jautājums? Lūdzu, Edgaram vai man? Nav? Nav. Ejam tālāk. Lūdzu, tad vārds Alvim. Jā, labvakar. Jā, Alvi, tad varbūt to uz jumta gabalī. Uz jumta, labi, jā. Tātad uz jumta. Es notika 3 vai 4 reizes. Mums bija palaimējies atklāt, ka mūsu kaimiņu mājai nav aizslēgti bēniņi. Princips vienkārši. Ja lūkai nav atslēgta priekšā, lienam pa metāla kāpnītēm augšā, beidzam izpēti, spēlējam ķerens. Šoreiz mēs bijām trietā. Es, Ģimka un Andris. Andris ķer. Mēs ar Ģimku nesamies pa bēniņiem, cik spēka. Bēniņos bija rīktīgi šķēršļu joslu. Jāpārvar ar baltu stiklas, šķiedras audumu, notītas apkurs caurulis, jāapskrien, jāapliec dažādi izbīdījumi un ventilācijas šahtas. Kaut kādi mistiski betona izcilņi un citi padomju būvniecības artefakti, kas bija lieliski piemēroti, lai paslēptos, lēktu pāri, līstu apakšā vai apdauzītu galvu. Izskrējuši no viena mājas gala līdz otram pa bēniņiem, mēs ar Ģimku cik vien ātri varējām izlīdām uz jumta. Melnais nopiķētais jumts bija saulē uzkars un dažās vietās pie rubrīda, tas ir biezs kartona vai cita materiāls piesūtināts ar piķi. Rubrīda šuvēm veidojās melnas, spīdīgas piķa pilītes. Uz jumta bija pa kādai antenai uz nepārāk gariem kātiem. Šur tur mētājās TV kabeļi un trosis. Es tiku uz jumta otrais un redzēju, kā Ģimka aizskrien uz tālo galu. Sapratu, ka tik ātri aizskriet nepaspējuši, nolēmu paslēpties aiz otrā ventilācijas skursteņa. Nogulos zemē, cerībā, ka Andris paskries man garām. Ideāli. Andris ieraudzīs Ģimku, nokliedzās un sāka tvarstīt viņu pa visu jumtu. Parkūrs atpūšas. Viņa kā tāda trenēta atlēta pārvarēja šķēršļus, pieveica iedobas un kanalizācijas izvads. Noskatoties, kā abi draugi plosās, es atviegloti uzelpoju. Uz mirkli likās, ka tūlīt Ģimka būs rokā, bet katru reizi viņš pamanījās izlocīties. Īsti neredzēju, kas notiek, priekšā bija skurstenis. Viena antena sašūpojās un pazibēja baltās kedu. Sporta apavi līdzīgi konversi. Zolis. Pagāju tuvāk, lai saprastu, kas notiek. Neko nevarēju saprast. Kur Ģimka? Andris piegāja pie jumta malas, paskatījās pāri, strauji pagriezās un sāka jost uz manu pusi. Es neizpratnē kliedzu. Kas notiek? Kas notika? Andris neapstājies skrienot garām, gan arī čukstus ļoti stingri.
kā caur sakostiem zobiem noteica fiksi tinamies. Paldies, Alvi. Jā, nu šeit šis savukārt piemērs no mūsu iepriekš teiktā labi parāda noklusējumu. Nevis metaforisko slāni, bet vienkārši noklusējumu, kur mēs saprotam finālā, ka ir notikusi nelaime, cik es saprotu, viņš ir nokritis, vai ne? Ir notikusi nopietna nelaime, tas nevienā brīdī nav pateikts, ka kāds ir nokritis, bet mēs to jūtam un saprotam, un es gribu teikt, ka ja Alvs būtu uzrakstījis tiešā veidā, tas tur nokrita un bija šausmīgs pārdzīvojums, visi bēdājās, tas nebūtu tik iedarbība kā šeit, šādā konstrukcijā, kā viņš ir uztaisījis. Pie tā mēs teiktu, ka pat vēl varētu ātrāk pat beigt. Tur, kur Andris piegāja pie jumta malas, paskatījās pāri, strauji pagriezās un sāka jost uz manu pusi. Pat varētu tur beigt. Restīvi, tā stāsta konstrukcija tad izskatās tā, ka jūs dodat, un jā, par ko man jāuzsaka, Alvis ir par brīnišķīgajām detaļām, viss tas jumts un tās betona konstrukcijas un antenas un vadi, kas mētājās, tas viss ļoti forši. Bet tad tā stāsta konstrukcija ir tāda, ka jūs dodat to ekspozīciju, kā tas viss izskatās, tad ir kaut kādi aktori, šajā gadījumā 3 bērni, kas tur skrien, viens otru ķer, viens slēpjas, vēl pat varētu sāsināt vairāk, kā tas viens tur pārbies, un viņš domā, ak šausmas, ka tik neiznāk tā kā toreiz, kad tur tas ģimka mani atrada, jo šeit bišķiņi, kā saka, līdz galam nevar saprast, kāpēc viņš tik ļoti bažījās, kā atradīs. Kas būs? Kas slikts notiks? Jā. Teiksim, varētu mazliet ieskicēt kaut kādu viņa atmiņu, kā tad ir citreiz bijis. Un tad tas stāsts it kā iet, un mums liekas, kas tad tur tagad būs, atradīs, neatradīs, un tad ļoti strauji ir tas kāpinājums notiek ļoti strauji. Ir nokrits, un viss. Ja, tas pati tā struktūra, šāda teksta uzbūve, teiksim tā, ir iedarbīgs veids, kā to tekstiņu padarīt, vienkārši foršu, garšīgu, saka, vai vienalga. Ja? Tā kā to arī pārējie var ņemt vērā, ka ja jums izdodās to stāstu izdomāt vai atcerēties dzīves stāstu gadījumā, teiksim, visus tos notikumus, un tad kaut kāds tas rezultāts bija, ka mēģināt varbūt to rezultatīvo daļu, to rezultatīvu ļoti sakompresēt, padarīt tādu, uztaisīt tikai pašu ekstraktu no tā un ielikt beigās, un tad it kā bez mazā jums liktos, ka pat apraujās tas, jā. Bet lasītājiem jau būs skaidrs, kas tur notika. Sevišķi tas, protams, par tādiem varbūt drūmākiem vai traģiskākiem notikumiem, ja vēsti, tad tas teksts ir ļoti piemērots. Vai Alvi šis bija daļai izdomāts vai pilnībā, vai nokrita tiešām kāds vai kā bija? Nē, tas nokrišana bija izdomāta, bet mēs tiešām mēdzām skraidīt pa jumtiem un spēlēties kaut kā nepārāk bieži, bet tiešām tik daudz, cik atradām tās lūkas, kur uzlīst uz tām mājām. Bet jā, tas kāpēc bija tik bail, bija iepriekšējā tajā strojkas stāstiņā. Tur bija tā sūdla, kur noķer, tad tas būs sūdla. Jā, tāpēc nebija sasiedz. Bet, faktiski, ja las vienu pēc otru, tad būtu skaidrs, jā. Tā ir. Jā, redz, un teiksim, paskatoties atpakaļ uz pārējo kolēģu tekstiem, faktiski jau, ja mēs tad noraksturojam vēl vairāk to Andri un ģimku, un vēl viņiem liekam kaut ko parunāt, un padomājam, varbūt tas jau liekas par daudz, bet tik vai tā, jūs rakstat, tik un tā jums sižets, tātad ir strojka, ir jumts, kaut gan varbūt nevajag arī visur to metaforisko slāni vilkt klāt, bet tad noraksturojam tēlus. Starp viņiem notiek kaut kāda interakcija, tad ir emocijas, kur šis viens baidās, un tad šis aprautais fināls, tad faktiski ir gatavs stāsts. Tas, ko es jums jau iepriekš citiem arī teicu, jums jau faktiski ir gatavi stāsti, ko daudz, kas jūs lasījāt, tad pieliekot klāt kaut kādas tikai šīs te detaļas, varbūt mazliet paturpinot vēl to tekstu, lai būtu skaidrāks, kas tur notika, jo mēs tiešām uzdevums bija ļoti īsi, bet faktiski tie ir gatavi stāsti. Tas, ko mēs pirmajā nodarbībā runājām,
nekas cits kā literatūra, tas dzīves stāsts arī nav. Lūk, tā viņa arī izskatās, tā viņa top. Nekā citādi. Vai varbūt ir kāds tagad komentārs, jautājums, jo mums vēl ir Anita. Es atvainojos, tā. Jā, man ir 7 gabali, jā. Ir vēl kādi komentāri? Nav šobrīd. Tad varbūt uz beigām atstājam jau jautājumus, jo? Tad lūdzu. Kāpēc, jā? Mhm. Bet milzīgi garš viņš bija. Tur varbūt ir kaut kādi... cik milzīgi? Varbūt to, kaut kur koncerts sākas. To daļu. Varbūt jūs vienkārši varat izstāstīt to, kas tur ir. Vīru dziesma, pagaid, bišķiņ ātrāk, man jāsāk ir. Vienalga. Pienāca svētku diena, 2004. gada 29. maijs. Viss, vai gandrīz viss bija paveikts, bijām satraukti, tomēr apmierināti. Šis notikums tika eleganti aprakstīts Latvijas vēstnesī 2004. gadā. Neko labāk nesacerējuši, ielieku dažus fragmentus tādus, kā ir, jo bija tieši tā. Laikraksts Latvijas vēstnesis, laidienas 0106, 2004, numur 87, autore Aina Rozeniece. Vīru dziesma Dikļos. Dievs sargi mūsu tēvu zemi, ka viņa ziedoša un stipra top. Ar dziesmu, kas tieši pirms 140 gadiem te skanēja, pirmajos dziesmu svētkos, sestdien 29. maijā, pie Dikļu baznīcas tika atklāti pirmie vīru koru svētki. Piedalījās visi 23 Latvijas kori, kopā ap 800 vīru. Tāpat kā dziedātāji, arī klausītāji bija sabraukuši no visiem Latvijas novadiem. Sarīkojumu kuplināja Dikļu muzikanti un Nacionālo bruņoto spēku orķestris maestro Pētera Rudzīša vadībā. Tie bija īsti tautas svētki. Laba priekšspēle 2008. gadā gaidāmajiem 24. latviešu vispārējiem dziesmu svētkiem. Nākošais virsraksts tajā pašā rakstā. Jauns spēks. Roku rokā ar Dikļu pagastu un Valmieras rajonu pašvaldībām un tautas mākslas centru šos vīru koru svētkus organizēja Latvijas vīru koru biedrība ar enerģisko un lietpratīgo Aleksandru Zeimuļu Prižavoitu priekšgalā. Tas bija biedrības pirmais lielais pasākums, un, kā atzīst Aleksandrs, izdevās par visiem 100 punktiem. Jau nākot uz vīru koru skati un tās gaitas, ierakstu kompaktdiskā ar svētku programmu, kurai katrs koris varēja ieteikt savus visvairāk iemīļotās dziesmas un virsdiriģentu iesaistīšanu svētku sagatavošanā. Un tagad, bet pa vidu notika tas ir mans teksts. No raksta vēstnesī. Koncerts sākās ar blīkšķi. Ceturtdien un piekdien Rīgas un Valmieras vīri, viņi tā kā no maziem gabaliņiem tas raksts, bet ļoti forši bija. Ja es nebūtu tik dziļi iesaistīta, dikti patiktu tas raksts. Koncerts sākās ceturtdien, piekdien Rīgas un Valmieras vīri svētkus iedziedāja ar garīgās mūzikas koncertiem Dikļu baznīcā. Sestdienas pēcpusdienā pēc svētbrīža baznīcas dārzā vīru kori ar saviem skaistajiem karogiem pāri Neikana kalniņiem devās uz koši saposto estrādi. Spēlēja Dikļu puteju orķestris. Priecīgā noskaņojumā solu rindas piepildīja skatītāji. Starp viņiem arī ministru prezidents Indulis Emsis, viesi no pārnovadiem un tālām zemēm. Uz estrādes kārtojās koristu rindas. Tieši tai brīdī saulainajā medus mucā ielija melna darva slāse. Pasen liktie podesti neizturēja un ar lielu brīkšķi ielūza. Vīrus spēks izrādījās stiprāks par konstrukcijas spēku, vēlāk teica runātāji, taču svētku saimniekus tas ļoti sarūktināja. Dikļu pagasta padomes priekšsēdētāja Renāte Zīdere šim pašam rakstam
mēs šiem svētkiem sākām gatavoties jau pirms 3 gadiem. Darījām visu pakāpeniski, solīti pa solītim, jo naudas vienmēr bija par maz. Estrādē jaunam sagumam iznāca, bet podestu atjaunošanai nepietika. Gribēšana kārtējo reizi bija lielāka par mūsu varēšanu. Un tad mans komentārs. Jāatzīmē, ka koncerts sākās un turpinājās bez īpaša aizķeršanās, pateicoties mūsu komandas biedram Aleksandram Zeimuļam Prižavoitam, kurš mierīgā balsī paaicināja vīrus nokāpt no ielūzušās podestu daļas un izvietoties uz jaunās drošās estrādes. Es stāvēju skatītāju rindas malā un devos sameklēt Renāti. Kad mirkli stāvējām abas aiz skatuves kā nolēmētas. Un tad es teicu, ka es aiziešu pastāstīt arī policistiem notikušo. Viņi jau neredzēja. Viņi bija aiz kalniņa. Viņi saprata, kaut kas notiek, bet no tā. Tālāk jau viss ritēja savu gaitu. Rezultāts. Labi, ka visi pēc notikušā palika dzīvi. Un tikai viens pensionēts kungs no aizkrauklas vīru koras Taburaks vēl vairākus gadus patiesām kašķējās ar Valmieras rajona padomu un kultūras ministriju, pieprasot sāpju naudu. To viņš arī saņēma vairākus 1000 latu apmērā. Viss tā kā sakārtojās. Pat jauniem podestiem naudu turpat uz skatuves tika svētku uzrunās tika apsolīta, vēlāk arī dabūt un jauni podesti uzbūvēti. Tomēr tā sajūta, ka nekad nevajag teikt hop, kamēr tas grāvis nav pārlekts, palika. Ka nevajag nekad teikt hop, kamēr tas grāvis vēl nav pārlekts, palika. Bet tur ir īstenībā vēl viena tāda iestarpinājuma pāris, kāpēc tas ir tā. Tā. Tas ir. Paldies, Anita. Šis ir piemērs, kur mēs ņemam kaut kādus vēsturiski patiešām notikušus notikumus, nevis ar mums, bet vispār kaut kādus, ja? Tā skaitā, kur mēs esam bijuši dalībnieki, un tādā diezgan retrospektīvā veidā, arī citējot Kānītas gadījumā no preses varbūt, vai kā savādāk, diezgan retrospektīvā veidā un ļoti konkrēti minot gadu skaitļus un datums uzskaitam, kas arī ir normāls stāsta konstruēšanas veids, un ļoti interesanti tas iet kopā ar daļēji vai pilnībā izdomātu kaut ko. Ja? Jo tagad es klausījos Anitas lasījumu, un es iedomājos, ka varbūt nebūtu nemaz slikts ievads, kur Anita, vai vēstītājs, teiksim, Anita, ja tev rakstīt dzīves stāstu, piemēram, mēs iedomājamies. Anita tagad ir kaut kur, jau pēc daudziem gadiem tas notiek, ja? Viņa ir kādā veikalā un ierauga to onkuli no aizkrauklas, kas tur tiesājās gadiem ar valsti, ka viņš pērk, piemēram, uzvalku. Ja? Kaut kādu dārgu uzvalku pērk. Un tad Anita saprot, tas taču ir tas pats vecīts, un tad viņa atcerās, un tad tas viss stāsts pamazām iet uz atpakaļ, ja arī varbūt ir pat kaut kāda saruna, tas es tagad fantazēju, ja? Jūs droši vien ar viņu neesat pazīstami, bet jūs varētu iedomāties, ka esat, un ir kaut kāda īsa saruna, un tad tikai pēc tam jūs nonākat, lasītājs saprot, par ko vispār ir stāsts, ka nonāk līdz šiem dziesmas svētkiem un tā estrādē, kas ir podestiem, kas salūz un tam līdzīgi. Ja? Jo tad, teiksim, tajā sākumā mēs sāsinam uzmanību, kas tas tāds, kāpēc tas mums ir interesanti, ka kaut kāds onkulis pērk uzvalku. Ja? Bet mēs pamazām nonākam pie tā, ka tas ir kaut kāda lielāka, pietiekami liela notikuma mazās sekas šajā gadījumā. Ja? Onkulis viens no rezultātiem tā viss. Vienmēr sakot, šī pieeja, ka mēs ņemam kaut ko vēsturiski patiešām notikušu un no vienas puses ievijam to savā dzīves stāstā, tātad ir vajadzīga kaut kāda mūsu pašu līdzdalība Anitas gadījumā, tātad viņi stāv kaut kur tur blakām un to visu redz, vai varbūt arī aktīvāka mūsu pašu līdzdalība tajos notikumos. Un no otras puses ir vajadzīgs arī kaut kāds tāds emocionāls fons tam visam. Ko tas man nozīmēja? Varbūt šajā gadījumā to būtu grūtāk, es uzreiz atceros, es nezinu, vai kāds redzējis Kairiša janvāri, to filmu, ja, pa barikāžu laiku. Teiksim, tur arī tā konstrukcija ir līdzīga, tad barikāžu laiks mums visiem
Lielai daļai cilvēku ir skaidrs, ko tas nozīmē, kā tas bija, kā tur tie ugunskuri un tas viss, bet katram jau tomēr tas bija ļoti atšķirīgi. Galu galā, ja? Mums it kā visi kopā tur bijām, bet kā katrs cilvēks nonāca tur, kā viņš gāja, kā viņš šķīrās no savas ģimenes, vai varbūt pa kluso gāja, vai cits gāja ar milzīgu atvadīšanos un tējas termosiem līdzi un tā tālāk. Bet to atšķirīgumu var parādīt tādā ļoti emocionālā līmenī, ka mēs ieskicējam, kā tad es jutos toreiz, kā tas viss bija. Tā kā jā, tas ir tāds, kā to pasaka, vēsturiski chronoloģiskais tāds piegājiens, ko arī par brīnišķīgi, it īpaši jau dzīves stāstā pilnīgi noteikti izmantot. Teiksim tā, ja mēs pieturamies pie tās receptes, kā mēs iepriekš runājam, ka ir šie mazie gabaliņi no dažādiem man būtiskiem dzīves posmiem, ja? Teiksim, tā mazie nosacīti tur būtu, 2-3 lapušu garie, ja? Tad tas kopsaucējs īstenībā varētu būt avīžu, tā laika avīžu kaut kāds citāts. Ja? Katram tam stāstiņam, kā cepurīt, ar ko viņš sākās vai beidzās, ir šis te avīzes citāts, kas parāda varbūt tieši vai netieši, bet parāda kaut kādu saikni ar to notikumu, ko es aprakstu. Ja? Teiksim, pat Edgara stāsts par telefonu centrālu, kur vienmēr viss ir normāli. Ja? Tur varētu atrast brīnišķīgi kaut kādu tā laika Valmieras avīzes rakstu, ja? Kur ir skaidrs, ka pavisam nav normāli. Ja? Ielikt tādu citātu un tad rakstīt to stāstiņu par telefonu centrālu. Jebkurā no šodien lasītājiem to varētu piemeklēt. Jā, lūdzu, tagad kolēģi droši jebkādus jautājumus, mums vēl ir laiks par šodienu vai par citām dienām vai dzīves stāstiem vai vienkārši stāstiem. Lūdzu, laiks jūsu jautājumiem. Tiks uzdotas, nevar atrast rociņu. Viņš jau atjaunojās versija, un es nevaru atrast. Es gribēju apmācīties, es arī pati, ka kaut ko esmu uzrakstījusi iepriekš, tikai pēc kāda laika, lasot vēl vienreiz, viņu var tā kā distancēties no tā notikuma, un viņu var uzrakstīt labāk. Bet es domāju arī par tiem, kas raksta par vēl dzīvajiem cilvēkiem autobiogrāfijas, un viņus intervē, un tad raksta, varbūt viņiem ir vieglāk rakstīt par viņiem, jo viņi jau distancējās no tā reālā cilvēka. Un tad varbūt man arī, lai es distancētos no emocionāli no tā notikuma, man uzrakstīt visu, ko es domāju, nolikt uz 3 gadiem, un tad distancēties par tiem 3 gadiem. Paldies, jā, tas ir labs jautājums. Es nedomāju, ka uz 3 gadiem, bet vispār nolikt ir laba lieta. Tur es Irēnai pilnīgi piekrītu. Jo vienalga dzīves stāsts vai ne dzīves stāsts, bet kaut kāds literārs teksts, ja ir tapis, viņš, kā lai saka, tajā pirmajā rakstīšanas tādā maratonā vai sprintā, atkarīgs no tā, cik garš tas teksts, ir it kā tad, kad ir izdomāts, tas, ko es sākumā teicu, kad ir izdomāts, ko es gribu pateikt, un tie tēli it kā ir skaidri, un daudzas lietas ir skaidrs, un tad tu to visu uzraksti, un tev šķiet, ka ir diezgan viss pareizi, un tā, kā es biju iecerējis. Bet tā laika distance tiešām parāda, ka tur ir diezgan daudz vēl tādu baltu laukumu. Viens ir laika distance un atsvešināts skats. Un tā laika distance varbūt palīdz aiziet prom no tā, ko tu tur esi rakstījis, un iedod to atsvešināto skatu, un it kā no malas, it kā tur lasīt svešu cilvēku tekstu. Un te ļoti palīdz, kā lai saka, tāds triks, ka tiešām mēģināt iedomāties, ka to ir rakstījis kāds cits. Un lasīt to, mēģinot patiešām iztēloties, ka es nesaprotu, es nezinu. Es neko nezinu, ne par tām strojkām padomju laiku, ne par tām telefonu centrālēm, neko nezinu par bobikiem, neko nezinu par baldoni, neko nezinu par dziesmu svētku vai tautas deju ansambļu šīm te pieredzēm, ko jūs visi aprakstījuši esat. Ja? Tad es lasu, es neko par to nezinu, nesaprotu. Un lasīt, varbūt no tāda piekasīga lasītāja skatpunkta, kurš nemitīgi jautā,
kas tas ir? Ko tas nozīmē? Ko viņš man mēģina vai viņa pateikt? Tātad jūs paši pa sevi tā, piesienaties sev. Un tas, ja kaut vai daži mēneši būs pagājuši, tas tiešām palīdz ieraudzīt tur kaut kādas neprecizitātes, kaut ko šaubīgu, kā mēs iepriekš runājām. Vai tiešām varēja būt tā, ka bija ņīva policijai tajā laikā, ja? Vai kaut kādas tādas jautājumas, kas varbūt pirmajā brīdī pat nešķiet aktuāli, bet īstenībā ir. Un tad, to visu pārbauda, uztais vēl kādu tēlu klāt, kādu dialogu pierakstu, un ir forši, ir daudz labāk. Bet, protams, galvenais jau ir, ja ir tāda iespēja iedot kādam cilvēkam, kas, neteiksim profesionālam redaktoram varbūt, bet, kas ir vienkārši ar tekstiem strādājis, pārlast tas arī daudz ko palīdzēs noteikti. Es tieši uzdot papildus jautājumu, ja es drīkstu. Jā, droši. Tāpēc, kad es te uzrakstīju tieši autobiogrāfisku notikumu ģimenē šeit, Skotijā, un es viņu iesūtīju Scottish Book Trust, un man ļoti augstu novērtēja, tā kā nopublicēja arī, un visiem patika, kam es lasīju tur grupā, ja. Un tad es iedevu radiniecei izlasīt, jo viņa pazina to cilvēku. Un viņa teica, viņa nevarēja palasīt, tāpēc, ka viņa to īsto cilvēku zināja, bet es jau biju tur pielikusi mazliet klāt, ļoti maz. Un viņa saka, man visam cits priekšstats radās par to, viņas tēva īstenībā, ja mana vīra māsa. Un tāpēc man šķiet, ka autobiogrāfisks stāsts varbūt labāk nedot radiniekiem lasīt, bet tiešām. Jā, varbūt. Ziniet, es jums vispār teikšu, ir tāds paradoks. Rakstnieks Gunārs Černovskis, ko noteikti daudz ir dzirdējuši, bija 100% autobiogrāfisks rakstnieks. Ja, to viņš ir uzsvērs visās intervijās, ka visi romāni un stāsti, ko viņš ir rakstījis, balstās uz to, ko viņš pats ir pieredzējis, piedzīvojis un tā tālāk. Un es vairs neatceros, vai tas bija kādā vēstulē, vai kur es to lasīju kādā viņa, vai kādā intervijā, kur viņš saka, ka pārsteidzošākais ir tas, ka tie tiešām patiesie notikumi, ko es esmu pieredzējis, tos vienmēr uzskatu par fantāziju. Un tur, kur es esmu kaut ko piefantazējis, tur cilvēks saka, jā, es arī atceros, tā tiešām bija. Tā kā ir tāda paradoksāla situācija, ka tā patiesība izskatās izdomāta bieži vien. Jā, bet ko nozīmē patiesība? Mēs jau tomēr rakstot caur savu kaut kādu uztvers filtru, to esam laiduši, un tā ir mūsu interpretācija par notikušo, tā vai citādi. Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Droši. Prasiet visi, kas ienāk prātā, kas jums var palīdzēt, šī mūsu pēdējā reize. Vai jau tad, kad kaut kas ir uzrakstīts, kādi tālākie soļi, lai kas tad to būtu jādara, lai kaut kur nopublicētu? Tas ir jautājums, vai jūs gribat nopublicēt grāmatu, vai jūs gribat nopublicēt stāstu. Kas tas ir par teikt? Kaut kādu stāstu, kādu noveli vai kaut kādu. Tad, teiksim tā, atbildēšu divās daļās. Ja runa ir par, teiksim, literāru stāstu, vai vienalga, vai dzīves stāstu, vai literāru stāstu, tad īstenībā tas parastais tas ceļš ir, ka vispirms mēģina nopublicēt periodikā, tātad kādā žurnālā vai interneta portālā mums ir vairāki punktums, satori un citi. Starp žurnāliem var minēt domzīmi, piemēram, kas publicē stāstus. Ja jums ir izdevies nopublicēt to kaut kur žurnālā vai interneta portālā daudzmaz cienījumā, tad un ir vēl kaut kas azotē, teiksim, sarakstīts, tad jau var mēģināt startēt pie kāda izdevēja un viņam šos stāstus piedāvāt. Bet man uzreiz jums jāsaka ir, ka tā situācija, lai cik tas neliktos pārsteidzoši, bet tā situācija latviešu literatūrā ir, ka tur ir ļoti liela konkurence. Ļoti, ļoti, ļoti liela, patiešām. Es varu teikt, ka tas skaits
Ordināla literatūras, kas iznāk katru gadu, ir daži tūkstoši. Tas ir gan romāni, gan dzejas krājumi, gan stāstu krājumi, gan bērnu literatūra kopā. Ja? Un savukārt tās izdevniecības cienījamās, kas tos dažus tūkstoši izdod, ir kādas 5 Latvijā. Tātad, arī tulkotā literatūra, protams. Tātad, teiksim, var minēt Zvaigzne, Neputns, Roze, Dienas grāmata, ko es vēl nenosaucu. Jumava. Jumava jau gandrīz ir bankrotējis, bet, Bet viņu spirināt. Par bērnu grāmatām liels un mazs, protams, galvenais. Tad katrā no šīm izdevniecībām ir redaktori, kas lasa iesūtītos manuskriptus, bet tas filtrs ir ļoti liels. Teiksim, es šobrīd man ir tāda iespēja būt Latvijas literatūras gada balvu žūrijā, un tur nemainīgi tas darbu skaits ir grāmatu skaits, ko izdevēja iesniedz, ir ap 120, 130 darbu. Tātad tie ir labākie no labākajiem, ko izdevēji ir izraudzījušies, prozā, dzejā, debitantu vidū un tulkotajā literatūrā un bērnu literatūrā, ko iesniedz tātad labākie no labākajiem, tas ir vairāk kā 100 grāmatas gadā. Ja? Tas nav maz. Līdz ar to es teiktu, ka un arī citu runājot par debitantiem, par cilvēkiem, kas ir uzrakstījuši pirmo savu grāmatu. Nesen pagājušajā gadā bija konkurss, tātad pirmā manuskripta konkurss, kur varēja tātad iesūtīt savus romānus, un labākos dažus izdevniecību Dienas grāmatu bija apņēmusies izdot. Šobrīd viens labākais Dēvida Barviža romāns arī ir izdots. Tātad, un tur sākotnēji iesniedz ap 50 manuskriptus. Ja? Tie ir cilvēki, kas nekad agrāk neko nav rakstījuši. Un tas tomēr ir romāns, tas nav viens stāsts, tur ir diezgan nopietns apjoms. Bet, teiksim tā, ja kādam patiešām ir nopietns nolūks ar to nodarboties, tad es teiktu gandrīz, ka pirmais loģiskais solis ir doties uz Rakstnieku savienības literāro meistardarbnīcu, pieteikties katru gadu. Tātad šī literārā meistardarbnīca izslatina uzņemšanu, un tur ir jāiesūta kaut kādi savi darbi, lai viņi var novērtēt, un katru gadu literārajā meistardarbnīcā ir cits meistardarbnīcas vadītājs, tad ir teorētiskais kurs, ko lasa Ronalds Briedis ar Ivo Melgalvu, un ir praktiskās nodarbības, ko vada kāds no rakstniekiem, prozas meistardarbnīcā vai dzejniekiem dzejas meistardarbnīcā vai arī dramaturgiem tajā lūgu sadaļā. Un tātad tur notiek apmēram tas, ko mēs šajās 4 nodarbībās darījām. Tātad tur notiek runāšana par to, kā konstruēt stāstu, fragmentu rakstīšana, fragmentu lasīšana, savstarpējā apspriešana, un cerams, ka kaut kādu secinājumu dabūšanu un rakstīšanu. Tā, sorry, ka es tik tā izvērstu un gari, bet, varbūt, ka kādam ir interesi, tad kaut kas nodara.